ir augšā. Viņam riteni kaut kas ātrumiem saka, līdz 6 Speciāli nav saistīts, jo no pilns draugiem ir, ja? Skaties, un viņš man nav pat prasījis tāks var kaut prāts. Kad viņam teicu, kāpēc tu ritenis tevis Kaspars to lūdzu, tur es saku, tu viņam esi prasījis. Tagad tavs pienākums kopā iemācīties un tikt galā ar šo darbu, tas tev noderēs ilgtermiņā, nevis kāds salabo. Un tad tu nākotnē maksā kādam, ja pats nemāki. Un es teiktu, par ko nav prasījis. Sākumā bija pārmums, Kaspars nav izdarījis, es tik ilgi ko. Jā. Es atcīmētu, kādiem tupēt motors nav devāts. Viņam ir slinkums piesaistīts. Otrais viņš paziņoja, ka viņš noskrūvēs tos ātrumus nost, un viņam būs tikai viens. Es nezinu, vai tev būs iespējams tā izdarīt. Vai mēģina? Man ir ķēdes noņēmējs, viņš var ķēdes saīsināt un iztaisīt tā kā fiksīti. Tev redz, kas tas ir iespējams? Saku, visu var noņemt nost un izmantot viņu kā diktabu. Tā teici? Es tā pateikšu. Pasaki, jā. Nolai bēņš, noņem visu nost un diktabu. Viņam slinkums. Iesaisties klāt un kaut ko padarīt. Šodien biedāja atlaidi, skatīsimies, ko saka pārējās stacijas. Es tev varu parādīt visus parametrus, centimetrus un aprēķinus un ko tik vēl nē. Es saku, labi. Tas vienkārši tāpēc, ka lielajiem ir nobloķēts YouTube un Netflix. Tāpēc viņš nav interesants. Nē, viņš tur bija ielīdzis, viņam prasīja, kas tas tāds man aizlodzēs visu bišķi. Es saku, vai nu tu zīmē, vai nu es tev nedodu. Tad viņš tur nostījās no savu seriālu. Zīmēja. Tu aizmirsi, kā jāuzvedas? Satītnieku otra bija 93. Mīnus 8 centi sanāk eiro 69. Jā, vakar bija. Tā kā apstīsimies, ja kaut kur lētāk, tad tu sapildīs tā mašīna tur. Tas manējā formu vienkārši tā dzīs un sapildīs. Man liekas, no ekspresa
ar viņu brauc biežāk nekā es. Es tev iet? Es iesēžos, cepura, brilles, aizpildīts kabats, jo... Tu visu var samazināt vienkārši, zini, kā tev pat nav jāvar viņš vaļā tā ring. Ja tu brauc biežāk un aizņem manas kabatas un izmaini manu kārtību, to viņam izstīri. Man viens visu nomazgās. Labi, es noskalošu tavu mašīnu. Kāpēc tu noputējies? Tāpēc, ka pie Ārona ir pūšamais tas tur makitas tāds ar bateriju. Un Kārlim ļoti patīk iet pa tiem apaņiem, un tie dūngi izceļās, viss pagalms bija vienkārši tūknoši šajos te grantiniekos. Viņam patīk, kamēr viņam neatņemš, staigāja, visu tur putēja. Viņš nevarēja iet lapiņas nopūst, viņam vajadzēja riktīgi iet pa to grantēdu. Un taisīt tos stūmus. Jā. Vo to apalētu un svaigi nopirkt. Tiešām? Jā. Tas ir priekš ugunsari. Es domāju, ka aizbrauks pacert gaļu. Tas ir vakars, tās būs tikai dažas stundiņas, nebūs visa diena. Un kādas gaitas to pēdēju tikšanos reizi. Šodien man vajag notirgot, lai vienkārši ceļinieki nebrīv. Ja tev būs jābrauc sēdēt, mēs aizbrauks. Nē. Vairāk vari ne par mani. Kas tad? Tie vairāk tavā aurā nekā viņiem. Kādā ziņā? Kā sauc tos te flaklanderus, plakanās zemes piemitējus? Es neko par ticību, es par to, ka ir lietas, ko tu vari kontrolēt, ir lietas, ko tu nevari kontrolēt, un tev ir jāiepazīst sevi un jāuzņemās atbildīgi par to, kas ir ap tevi, nevis jāpasas